Hop! Atnāca sūtījums. Čau visiem! Kādu laiku atpakaļ man bija viens projekts, kurā vajadzēja vecinātus oša koka galdus. Respektīvi, virsmā vajadzēja izņemt ārā mīkstās koka šķiedras, izmantojot birstes. Savukārt osis ir ciets, un birstēt viņu ar birstējumu mašīnu gāja diezgan grūti un ilgi. Izmantoju šādu makitas modeli. Ļoti laba mašīnīte priekš birstēšanas, bet process gāja ļoti lēni. Un tad es iedomājos, varētu paņemt leņķa slīpmašīnu un uzlikt birsti un veikt šo te birstēšanu. Tādējādi samazinot birstējumu plakni un mēģinot ātrāk veikt šo birstēšanas procesu. Bet tad, kad es sāku meklēt par iespējamo iegādi šādām birstēm, diemžēl es saskāros ar diezgan lielu problēmu, jo šādas birstes ir ļoti maz, vai praktiski Latvijas tirgū viņu vispār nav. Un tad, kā nu sanāca, es šīs birstes pamanīju koveikalā pie Sijā Kosters un veicu pasūtījumu saviem nākamajiem projektiem. Taisam vaļā! Kā redzat, uz kastes jau ir rakstīts Sijā abrazīvs. Vienalga, vai tas ir dari pats projekts, kādā jūsu vecā lauka īpašumā jūs atjaunojat pirtiņā sijas un vēlaties padarīt viņas vecāka izskata, restīvi izbirstējot šo te mīksto šķiedru, kādu mēbelīti sev mājās, vai nu tas ir kāds profesionāls projekts, kāds interjers veclaiku stilā. Birstes ir pieejamas ar 3 graudainībām – 60, 80 un 120. Un, lai jūs varētu strādāt ar šīm birstēm, visu, kas jums būs nepieciešams, ir leņķa slīpmašīna, kurai jūs vienkārši varat šīs te birstes uzskrūvēt virsū. Bet ir viena maza nianse. Pirmkārtām, jums būs vajadzīga leņķa slīpmašīna ar regulējumiem apgriezieniem. Un otrs, tā kā slīpēšanas procesi ir ar samērā lielu pretestību, būs vajadzīga arī jaudīga leņķa slīpmašīna. 1000, 1400, 1500 vati ar regulējumiem ātrumiem būs īstais instruments šādu darbu veikšanai. Pievērsiet uzmanību, uz birstēm ir rakstīts maksimālais apgriezienu skaits, ar kuru ir paredzēts strādāt ar šīm te birstēm. Un ja jūs atvērsiet savas plānotās vai iegādātās leņķa slīpmašīnas instrukciju, jūs redzēsiet apgriezienu skaitu katram no šiem te ātrumiem. Vēl viena būtiska nianse pie darba drošības ir meistara ekipējums. Veicot birstēšanu, viennozīmīgi vajag gan aizsargbrilles, gan arī respiratoru. It sevišķi, ja jūs mēģināt birstēt, piemēram, ozolu vai osi. Tie, kas nezin, ozola putekļi ir kancerogēni un tas ir pierādīts. Rūpējieties par savu veselību, strādājiet ar aizsarglīdzekļiem. Birstes ir ražotas Vācijā un konkrēti šīs man nāk no koveikals.lv Sijā Kosters. Šobrīd viņām ir akcija, vienas birstes cena ir aptuveni 35 eiro. Padalos ar informāciju, kura man savulaik nebija pieejama, un tad, kad vajadzēja, tad, kā saka, ar uguni nevarēja atrast. Šobrīd tas ir izdarāms un pasūtāms mierīgi internetā un iegādājums. Paldies, ka skatījāties un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!